Pirms pieteikt pēdējo runātāju, es gribētu jums nolasīt to pēdējo citātu, ko ir iesūtījuši mūsu dalībnieki, ne dalībnieki, bet apmeklētāji. Un viņi atbild uz jautājumu, kādēļ es rakstu. Un Aija saka tā. Tā es atradu sevi. Tā ir mana saruna, manas izjūtas, mana sirds valoda, kas man ir jāpieraksta, lai nepazūd nebūtībā, lai varu padalīties ar citiem. Aicinu uz skatuves Sanitu Martenu ar tēmu no valodošanas par dzīvi līdz rakstīšanai pirmsskolā un skolā. Labdien! Kurkstu vēderi, jūs varat vēl izturēt? Bet es centīšos nebūt garlaicīga. Ja es jutīšu, ka kāds iziet jau pamazām ārā, tad lūdzu zvaniņu, labi, lai es tā. Es esmu Sanita un ārkārtīgi pateicīgi būt šeit par uzaicinājumu, jo es sākumā sevi nevarēju identificēt, kāpēc mani aicina te, es pētu. Es esmu rakstījis kaut kad ļoti sen, gan arī pagājušajā gadsimtā, dažas mācību grāmatas, valodas metodikas grāmatu, bet tā kā es nerakstu, un rakstīšana man asociējas tomēr ar daļu literatūru, un es it kā nē, bet tad es pieņēmu, ka laikam tā ir zīme, ka man ir jādalās, ka es esmu gandrīz pabeigusi rakstīt vienu grāmatu. Laikam tā ir pusmūža krīze, es domāju, jo tā ir pirmā grāmata, kas nav zinātniska, bet populāra zinātniska. Man šobrīd liekas, ka tas nosaukums varētu būt, kas notiek Latvijā, jo tā būs par valodām un cilvēkiem Latvijā, par dažādām valodām, par latviešu valodu un cilvēkiem, jo valoda ir cilvēks manā uztverē, un mēs pamaz runājot par valodu, par cilvēku. Es pieņemu, ka pēc Nila teiktā tur ir jāpārskata iespējams, ka tā ir pusmūža krīzes pazīme, ka gribas tādu grāmatu uzrakstīt. Un tad es dalīšos ar dažiem piemēriem. Mēs neesam sarunājuši ne ar iepriekšējo runātāju, ne ar vienu, bet mums tie temati ārkārtīgi līdzīgi, par ko man ir patiesas prieks. Un tas vārds, kas ir ielikts manā nosaukumā valodot, man šķiet ir ļoti ietilpīgs sarunāties par kaut ko, bet nevis runāt tādu small talk, bet valodot, ka mēs runājam par kaut ko svarīgi, nozīmīgu. Jūs jautāsiet, kāds sakars ar rakstīšanu? Tikko pirms manis ļoti labi noformulēja. Manā skatījumā tu nevari rakstīt, ja tu neproti izteikties, runāt, vai par to, kas tev sāp, vai par to, par ko tu domā. Rakstīšana ir domas sakārtošana noteikti. Un tāpēc es runāšu no mazliet pētnieciskās puses, tas visi valodas darbības veidi, kas bija ierasts mums zinātnē līdz šim, kā mēs tiekam līdz rakstīšanai. Mēs mācāmies klausīties, runāt, vispirms klausīties. Mēs dzirdām, ko mamma saka un mani ģimenes locekļi, tad mēs mācāmies runāt, un tikai tad mēs aizējam uz kaut ko produktīvu. Mēs rakstām. Ja, izliekam rakstu formā, bet jaunākie pētījumi pielikuši klāt vēl vienu valodarbības veidu. Kas tas ir? Ne tikai klausīties, ne tikai lasīt, bet plus vērot, vērošana, viewing. Viņi ir pielikuši vēl vienu. Jo mūsdienu pasaulē, kad mēs vērojam tikai ekrānu, mēs vairs neredzam, kas mums ir apkārt, kādas gleznas te pie sienas, kādas gaismiņas, kādi plakāti. Mēs tā vērošana kaut kur pazūd. Nevērojot, mēs nevaram saturiski pilni runāt un sarunāties. Tāpēc es ieliku šo vārdu valodot. Tātad vērošana sākas ar to, un runāšana, kad mēs ar mazu bērnu auklējot, stumjot ratiņus, es negribu nekādā ziņā šodien būt didaktiska, bet ja man pavīt, tas ir profesionālais marazmas. Bet es tiešām pamanu, kad mēs stumjam ratiņus un kāds stumj ratiņus un runā ar mazais kaut ko runā savā valodā, vēl verbalizē neskaidri, un mamma lasa ziņas vai kaut ko. Un šajā mirklī bērnam tā valodas iedevuma daļa ir traucēta, ir minimalizēta, jo, kad es ar bērnu pastaigojos, es varu runāt tur par stārķu ligzdām, kā stārķi atlido, aizlido, šie gan ir agri, cik stārķēni ir izšķilušies. Kad mēs esam pie ugunskura, cepam desiņas,
tas mans uzdevums kā vecākam ir vārīties metaforiski. Tagad paņemsim iesmus, uz iesmu mēs varam uzdurt desiņu, mums vajadzētu skaliņus, jo precīzāk es verbalizēju to, ko mēs darām, jo es lielāku iedevumu dodu bērnam, jo vairāk viņš apgūst valodu. Jo es vairāk daru bez runāšanas, rosos virtuvē, vārot manas putu un visas citas lietas, jo es mazāku iedevumu dodu bērnam. Un šis sākas ar virtuvi, un pamazām mums nav tālu jāceļo, bet ceļot arī skaisti, bet mēs izējam uz tuvējo parku, uz tuvējo biblioteku, grāmatu veikalu, muzeju, un es visu laiku ar bērnu runāju, pat ja viņš vēl nerunā ar mani. Un šī ir iedevuma daļa, vērošana, runāšana, kas ir ārkārtīgi svarīga. Kad tas kļūst par ļoti tādu jau metodisku rīku, kad es jau sāku bērnam iztaujāt, kā tev šķiet, kas tas ir, vai kā to mēs varētu nosaukt, tad ieslēdzas jau šīs valodas apguves precīzais ceļš. Runājot vēl par vērošanu un iedevuma daļu lasīšanu, es centīšos neatkārtoties ar iepriekšējo runātāju, tomēr gribētu uzsvērt varbūt tās lietas, kas netika uzsvērtas. Jā, pirms lasīšanas aizmirsu kādu piemēru izlasīt. Kā tā vērošana manā praksē, es arī eksperimentēju ar saviem bērniem, ne tikai ar studentiem un ar skolotājiem, par ko es pateicīga, kad viņi dalās savā pieredzē kursos dažādos. Bet, piemēram, ar jaunāko bērnu Miku, kuram šobrīd ir 13 gadi, bet kad viņam bija 6 gadi, Miku neinteresēja folkloru, kas man kā filologam bija ļoti sāpīgi, bet viņu interesēja kartes, un mēs ļoti bieži mērojām ceļu Rīga-Reizekne. Un tad es pamanīju vienā brīdī, ka mums tas Atlants ir mašīnā un ka viņš šķirsta, un pat vēl īsti nelasot, viņš sāka izlasīt pilsētu nosaukumus. Un tad vienā brīdī viņš man varēja pastāstīt, cik no Rīgas ir līdz Talsiem kilometru, cik no Rīgas līdz Valmierai, un es sapratu, kuri teksti viņu interesē. Kas ir tas, kas viņu interesē, un patiesībā mēs sapratām, ka tā zinātniskā vai populāra zinātniskā literatūra, ģeogrāfija, tas ir tas, uz ko mēs vēršam uzmanību. Nākamais, viņam ir 6 gadi un regulāri mērojot Rīgas tramvajā vienu un to pašu maršrutu, un klausoties, kad jau atskan pietur nosaukumu un parādās modernie, kur ir pietur nosaukumu, mēs varam izlasīt, Mikus vēl lasīt līdz galam neprot, 6 gadu vecumā neprata, un tad viņš nesaklausīja, viņš man lūdza atkārtot, un tad viņš prasīja, kā to ielu sauca, un es teicu Ausekļa iela, Kronvalda bulvāris, un tā kā es jau, man liekas, automātiski, es jau plānoju savas lekcijas rītdienā, bet es automātiski viņam stāstu visu ko, un tad vienā brīdī, un te mēs nonākam līdz rakstīšanai, vienā brīdī es skatos mājās, viņam ir uz lapas uztaisīts maršruts ar visiem ielu nosaukumiem, tad mums ir no bērnu pasaules līdz 11. tramvaja gala punktam. Viņš ir pierakstījis, un es nezinu, kā viņš prot rakstīt. Un te mēs nonākam, es pasteidzos uz priekšu, gribēju būt strukturēta, bet nesanākam dažreiz. Mēs nonākam līdz tam, ka rakstīšana nesākas mirklī, kad skolotājs mūs māca rakstīt burtus skolā. Rakstīšana sākas agrāk, jo grafēmiku, un mēs atgriežamies pie vērošana, grafēmiku viņi pamana, ja mēs ar viņiem vērojam kopā un runājam, viņi pamana daudz agrāk. Vai tie ir pieturu nosaukumi, vai tie ir uzraksti pie kafejnīcām vai reklāmas, viņi pamana. Viņi sākas šīs, un viņš rakstīja pieturu nosaukumus ļoti kļūdaini, un te es esmu gudra jau. Ar vecāko meitu Baiba es nebija tik gudra, es uzreiz laboju visas kļūdas, Baiba pārstāja rakstīt. Viņa brīvi vairs nerakstīja. Un Mikumu viņš raksta Reizekne ar S 6 gadu vecumā. Viņš raksta mūsu māju nosaukumu, Reizekne bez garumzīmes un meloju. Reizekne viņš raksta bez garumzīmes un Z spoguļattēlā. Azarkrosti, kas ir mūsu lauku māju nosaukums, viņš rakstīja ar S un citus, kas viņam svarīgas vietas, vietu nosaukumus kļūdaini. Un es vienmēr viņu lielību Mikus, tu zini, kā sauc šo vietu, tu proti to uzrakstīt. Un tas ir tas, kam ir jānošķir, kad mēs mācam ortogrāfiju, pareizrakstību, arī skolā pirmajās klasītēs, un kad mēs rosinām un stimulējam jebkuru radošo darbību, ko bērns uzraksta. Nu, lūk, tad tas bija par vērošanu, runāšanu,
Jūs teiksiet, runāt ar bērnu nav viegli, vai ne? Tas kā darbs visu laiku vārīties. Es to pamanīju, kad mēs lidojām uz Berlīni, un lidostā viena mamma, un viņi meklēja, kur to bagāžu var saņemt, un tie mazie abi ķipari runā, un viņi pagriež saka, tu beigsi vienreiz vārīties, es gribu koncentrēties, nevaru uztvert neko. Un tad es sapratu, jā, tas ir darbs runāt. Un tad tā pašā mirklī tu domā, vai nākamreiz viņš tur tā runās visu laiku, nu varbūt. Bet ja mēs biežāk sakām, beidz runāt, nu beidz, es gribu koncentrēties, ja? Mēs arī varbūt nogalinām, ka runāšana ir valodas attīstīšana. Tā arī, tad mēs to varam mērķtiecīgi darīt un varam stimulēt ar savu piemēru. Par lasīšanu, ko es gribētu teikt, kas arī ir iedevuma daļa ceļā uz rakstīšanu, kas ir tie jaunākie pētījumi, kas apliecina jau iepriekšējos lasīšana priekšā, bērnam lasīt priekšā, bet kas jaunākā tendence ir lasīt kopā ar bērnu. Jūs teiksiet, kas tur jauns? Jauns ir tajā, ka lasot, mēs arī runājam. Ja bērns uzdod jautājumus, es atbildu. Atkal es aizeju Google meklētājā, es meklēju informāciju, jo viņš uzdod daudz jautājumus. Ar vidējo bērnu Pauli es vēl paspūs līdz. Ar Baibu atkal, Baiba ir tas mans sāpju bērns vecākais, kas ļoti arī daudz lasa, bet es viņai teicu, ja tu man tik daudz jautās, mēs Vinniju pulku lasām, mēs netiekam. Ja tu tik daudz jautās, mēs šo grāmatu līdz Ziemassvētkiem neizlasīsim. Un Baiba pārstāja jautāt. Un ar Miku tagad man ir tā pieredze sava un arī pētnieciskā pieredze, ka runāšana, atbildes uz jautājumiem ir tikpat svarīga kā grāmatas lasīšana. Jo vairāk viņš jautā, jo viņam vairāk mēs dodam kontekstu, jo lasīšana kļūst par dialoģisku lasīšanu, jo bieži vien tie notikumi, kas ir aprakstīti grāmatā, viņam ir grūti kontekstualizēt, jo viņam dzīves pieredze, lasīšanas pieredze nav tāda kā jums, kā mums. Un līdz ar to man šķiet, ko tur var nesaprast, bet bērns jautā, jo viņam trūkst konteksta. Un tā runāšana, atbildēšana uz jautājumiem ir ārkārtīgi svarīga. Un varbūt daži piemēri, ko es arī savā grāmatā esmu izmantojis. Nu, piemēram, kad mēs lasījām Luīzes Pastoras piedzīvojumu stāstu Laimes bērni, kopā lasīšana mums beidzās 13 gados. Mikum būs 14. oktobrī, un es pamanīju, ka pavasarī viņš ar mani vairs negrib lasīt. Jo lasīšana kopā bija tā, ka sākumā es lasīju, un ļoti svarīgi lasīt kopā līdz apmēram 12 gadu vecumam. Šie pētījumu atziņas ir mainījušās. Kad es kādreiz studēju universitātē, es mācījos, vismaz didaktikā mums mācīja, ka priekšā jālasa tik ilgi, kamēr bērns pats sāk lasīt. Nē? Kāpēc? Jo 7-8 gadu vecumā viņš tehniski cenšas izburtot, viņš nevar uzburt ainas. Viņš nevar tā kā bieži nevar vairākos līmeņos domāt. Bet, kad viņš jau pats ir iemācījies lasīt, un jūs vēl aizvien lasāt priekšā, kas notiek? Jūs lasāt tēlaini, izteiksmīgi, balss intonācija, uzsvari, vai tas ir dzejols vai prozas darbs, un viņam ir vieglāk vizualizēt ainas, un viņam tā fantāzija sāk arī vieglāk to sižetu pašam izveidot galvā. Nu, lūk, un tad tie piemēri, lasot, piemēram, Laimes bērnus, kur neienāk prātā, ka Mikus jautā, piemēram, mēs lasām kā teikuši, ko nozīmē ciet klusu? Tā kā man šķiet tiešām, nezinu, ciet klusu, nē, tad mēs runājam par to neplāties, anakonda. Paskatāmies internetā, kāda izskatās anakonda. Aizejam līdz citām čūskām, vispār tālāk līdz stāstam netiekam šajā vakarā. Bet tas ir atkal jauns stāsts par čūskām, un tas ir tikpat svarīgs, tā ir informatīva, nav literatūras teksts, bet informatīvais, kas ir tikpat svarīgs. Vai, piemēram, tur ir izteiciens, neskata vīri no cepures. Viņš saka, no kuras cepures? Ja, skaidrs, man ir jāstāsta. Atnāca ar iežamiektu asti kājas starpē. Viņš saka, bet cilvēkam nav astes. Atkal mēs runājam par šo frazeoloģismu. Ja? Līdz ar to mēs veidojam visu laiku jaunus stāstus, un tā ir tā dialoģiskā lasīšana, kas mūsdienu pētījumos tik ļoti tiek uzsvērta dialoģiskā lasīšana. Es lasu,
kopā ar bērnu, viņš kļūst par teksta līdzradītāju, mēs meklējam papildu informāciju, ko tik man nebija jāatrod. Vai tiešām tāds Laime ir dzīvojis, ja? Vai tiešām sieva no viņa aizgāja, ja? Jo tajā stāstā parādās. Tā kā, un tā ir ārkārtīgi interesanti arī mums pieaugušajiem. Ja salīdzināt, mēs gribējām, te iepriekš arī izskanēja, vai ir vieglāk lasīt vai skatīties filmu, atbilde ir skaidra, bet no pētniecības, no tādas argumentācijas viedokļa, ja, tad lasīšanas procesā tas vērtīgākais ir tas, ka bērniem priekšā netiek noliktas gatavas bildes, tās ir jāiztēlojas viņiem pašiem, jo lasīšana prasa atmiņas piepūli un arī emociju aktivizēšanu. Un tāpēc tas ir ļoti ciešā miedarbībā ar pašu lasītāju personību. Viss tad laikam. Labi, vēl var, jā? Es saprotu, ka tagad man ļoti arī jāīsina, bet es ļoti gribētu vienu no citātiem, kas ir interesanti, ko es esmu pamanījis ar laiku, lasot daļu literatūras grāmatas. Es pati ņemu valodniecības materiālu ārā un idejas ne tikai par valodām un cilvēku attieksmi pret valodām, kas tur pavīd, bet pat par tādas pētnieciskās idejas, piemēram, es gribētu vienu citātu no Valentīnas Freimanas grāmatas Ar Dievu Atlantīda, kur viņi runā par analītisko domāšanu, kāpēc lasīšana ir ļoti vērtīga analītiskās domāšanas attīstībai. Un viņi saka tā, ka analītiskā domāšana veidojas bērnam lasot grāmatas, un viņi stāsta, ka viņi ir sākus lasīt no 4,5 gadu vecuma, un viņi raksta tā. Ar grāmatu lasīšanu īsteni sākās mana apzinīgā dzīve. Līdz tam laikam bērns vēro un iegaumē to, kas notiek viņa tiešajā apkārtnē. Arī pats tajā visā piedalās. Tā sakot, socializējas. Lasot grāmatu, tāpat kā skatoties teātra izrādi, mazais cilvēks nokļūst vērotāja pozīcijā no malas un ar zinām distanci. Tieši tā briest analītiskā domāšana. Vienlaikus ar fantāziju un jūtām. Tā kā mani interesē tas process, argumentācija, kāpēc ir svarīgi lasīt. Es laikam neesmu tik didaktiska, es neprotu būt tik stingra mamma, tas mans mīnus. Bērni lasa, katrs ir atradis no 3 bērniem, katrs ir savu. Ja vecākā meita Jūna Esbē, visi romāni ir izlasīti, kur jo vairāk asiņu krimināla romānā, jo labāk. Un katram ir sava specifika. Ja tu redzi, ka 3 bērni, bet katram ir pilnīgi cits interešu loks. Un tad varbūt vēl drosīgi par aizejot uz to rakstīšanas pusi, es esmu pieminējusi, ka ļoti svarīgi ir ļaut bērnam sākt rakstīt vai barot viņu ar saturu un kaut kādā veidā stimulēt līdz skolas vecumam un nelabot tās kļūdas. Vai viņš uzliek kādu schēmu un ieraksta dažus vārdus schēmā, vai tas ir maršruts, tramvaja maršruts, vai tas ir kāds cits, katram bērnam ir savas individuālās intereses, bet nelabot uzreiz kļūdas, viņu lielīt, viņu uzslavēt. Un šādā veidā rodas, ja pirms skolas veidojas individuālais rokraksts tajā, ko es daru, kas mani interesē. Un tas individuālais rokraksts ir ļoti svarīgs mākslīgā intelekta laikmetā, jo mēs varēsim konkurēt ar mākslīgo intelektu, ja mēs pratīsim būt unikāli ar kaut ko. Un tas, ka mēs mācām tādas vispārīgas klišejas, kas trafaretas lietas, bez tā nevar iztikt, un to arī intelekts mūsu vietā uzrakstīs iesniegumu, motivācijas vēstuli, ticiet man, bet ja pie darba devēja atnāks 5 motivācijas vēstules, kur apmēram līdzīgas, un viena būs tāda, kas pateiks kaut ko, ko mākslīgais intelekts par mani nezina, un ko kolektīvajā rakstu kopumā, digitālajā laukā tas nav atrodams, tad iespējams, ka mani uzaicinās uz interviju. Ceru, ka jūs visi arī esat intervēti un būsiet uzaicināti. Un es nobeidzu bezjēdzīgi, jo es gribēju citādi, bet man nav laika. Paldies! Paldies!